1940. gadā Latviju negaidīti pārsteidza Padomju Savienības ultimāts un lielās kaimiņu valsts nepārprotamā gatavība iebrukt Latvijā. Taču Latvijas armija bija gatava karot. Kādu atceras kara dalībnieki 1940. gada 15. jūniju, Padomju Savienības Latvijas kara pirmo dienu. Kā tas viss sākās? Jūs sakāt dienu. To dienu es pat nedabūju redzēt. Man tā bija nakts. Jau iepriekšējā naktī no Rīgas jūras līdz Iepēlējām Lielupē un pēc aptuveni 5 kilometriem sasniedzām Advenājas Spādes pavēlē norādīto vietu iepratī Majora stacijai labā pusē, kur Lielupa met līkumu. Mēs zinājām, ka tajā vietā ir 25 metrus dziļa, plaši izskalota bedra, kurā zemūdeni var paslēpties un kļūt neredzami ienaidnieku izlūkošanai. Mēs ienirām. 15. jūnijā 8:56 minūtēs valdības namā notika ministru kabineta ārkārtējā sēde. Ja 3 naktī bija noticis sarkanarmijas uzbrukums mūsu robežsargiem, Masliņikos un Smaiļos, un bijām jau arī saņēmuši padomju ultimātu. Pirmās sarkanarmijas tālšāvēja artilērijas granātas sprāga Daugavpilī aptuveni 6. dienas vakarā. Kāda bija ārkārtējās sēdes norise, tās dalībnieku noskaņa un pieņemtie lēmumi? Tuvāk par to neko nezinu. Mums bija pavēlēts reizi naktī noteiktā laikā iznirt. Tad arī radiotelegrāfists gaidīja iespējamo ziņojumu no flotes vadības par to, kad un cikos būs jāuzņem valdība, lai to varētu pasargāt no krišanas ienaidnieku gūstā. Pēc aptuveni 15 stundām mēs jau būtu Gotlandē. Izšķirošais brīdis bija pienācis. Ministri turējās itin braši. Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Blumbergs uztraucās, kas notikšot ar to mūsu zeltu, kas noguldīts Francijā. Šī lielvalsts, kā jums labi zināms, kapitulēja Padomju Savienības tā laika sabiedrotās valsts nacistiskās Vācijas priekšā. Jā, bija pienākusi mūsu kārta. Mūsu armija, protams, bija gatava karot, taču politiskos lēmumus nepieņem ģenerāļi. Tajā dienā visas valsts liktenis atradās viena cilvēka rokās. Viss bija atkarīgs no tā, ko nolems viņš. Ārlietu ministrs Munters uzskatīja, ka bruņota pretošanās mūsu stāvokli tikai padarīs sliktāk. Bet tomēr neizbrīnīja valsts prezidenta Ulmaņa pieņemtais lēmums. Tieši tā, jo viņš vienmēr un visur ņēma vērā Muntera domas. Jā, es joprojām nesaprotu un nemāku izskaidrot, kāpēc prezidents sēdes beigās negaidīgi paziņoja, ka mēs karosim. Es necerēju, ka viņš varētu pieņemt šādu lēmumu. Acīm redzot, prezidentam ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka tieši mūsu pretošanās spēs radīt labvēlīgākus apstākļus valsts atjaunošanai nākotnē. Mēs bijām gatavi nolikt galvas par tēvzemes brīvību. Es ļoti labi atceros, kā īsi pirms dienvidus Rīgas radiofons pēkšņi aprāva tautas dziesmu, saule brauc augstu kalnu un pārraidīja mobilizācijas pavēli. Kas īsti notika tālāk? Šo jautājumu sev uzdod daudzi vēsturnieki. Mēs rīkojamies atbilstoši armijas štāba tam kara gadījumam izstrādātājiem plānam, ja ienaidnieks uzbrukt no austrumiem. Tas bija 5. mobilizācijas plāna A variants un paredzēja visu spēku mobilizēšanu, salīdzinot ar citu valstu armijām un tiem laikiem neparasti ātri, 29 stundās. Ar to mēs bijām pārāk par uzbrucēju, kura rīcībā allaž bija gausāka nekā mūsējā. Spēku samērs tas nu gan skan pārspīlēt, un tomēr jāsaka, ka mūs varēja izskaut. Tautas noskaņojums bija karavīgs. Nožēloju tikai to, ka pretošanās netika uzsākt reizē ar Somiem. Neviens vien todien aizdomājās tieši par parlamentāras, nevis autoritatīvi vadītas valsts iespējām. Nelielas kaujas sadursmes sākās valstī vēl esot priekšmobilizācijas periodā. Taču tie nebija ļoti bīstami plaši uzbrukumi. Kāda īsti bija sarkanarmijas vadības rīcība tajās stundās kara pirmajā dienā?
Viņiem bija plāni izstrādāt tam gadījumam, ja mēs nepadotos, ja Ulmanis nolemtu karot. Taču negaidīta pretdarbība vienmēr rada apmulsumu. Pēc tam, kad Lietuva bija pieņēmusi padomi ultimātu un tur jau bija ienākusi sarkana armija, Latvijas rīcība bija neloģiska. Un sarkana armijas apmulsums un ziņas par to, ka Latvija nepadodas, iekustināja lietuviešus. Vispirms viņa aizsarga šauļi sāk apšaudīt okupācijas spēku kolonas. Un tad jau visi bruņotie spēki izvēlējās nepakļauties Smetonam. Un arī sāk uzbrukt kolonām, kuras nebija gatavas aizsargāties. Un tā uzbrukums pret mūsu dienvidu robežu nesākās. Uzbrukums nesākās arī pret mūsu ziemeļu robežu. Vai tiešām sarkanā armija neattīstīja plašāku uzbrukošu darbību pret Latviju jau pirmajā dienā? Jau 8 vakarā bombardēja Reizekni. Tur mūsu zenīta artilērija aizstāvējās ļoti sekmīgi. Zenīta artilērijas pulka 3. divizijons apbruņots ar modernajiem Zviedru Bofors zenīta lielgabaliem. Bombardēja Ludzu, Kārsavu, Abrenu. Taču nebombardēja Rīgu. Vairāk iemeslu dēļ padomju aviācijai tāds uzdevums netika dots. Kādas operācijas tajās stundās veica Latvijas bruņotie spēki? Pēc tam, kad ministru kabineta ārkārtas sēde tika slēgta, darbu sāka valsts aizsardzības padome. Prezidents iecēla mani par bruņoto spēku virspavēlnieku. Diemžēl jau vakarā, neizturot spiedienu, atkāpās 3. Abrenes robežsargu bataljons. Šī robežsargi gan bija apbruņota vismodernākajām vācu mašīnu pistolēm, taču par tādām izskaptiem ļaunmais vāls bija par traku. Jūras novērošanas dienas sekoja, vai nenotiek ienaidnieku desants Gaujas un Lielupes grīvu vietās. Nesmakas no tāda. Lai labāk izprastu Latvijas bruņoto spēku spējas, vajadzētu pastāstīt ko vairāk par dažādu vienību, piemēram, pārvietošanos. Pirmās Kurzemes divīzijas 3. Jelgavas kājnieku pulka sedzēja vienības 3. bataljona gājienu kolona sasniedza robežu ar Lietuvu un nocietnājās priekšgrupu pozīciju līnijā Auca Elēja Bauska. 1. Liepājas kājnieku pulka 2. un 3. bataljons virzījās pret Ezeru, Vaņoni, Paplaku, Durbi un Cīravu. Tas ir pret sarkanarmijas bāzēm, kuras tur atradās saskaņā ar savstarpējās palīdzības paktu jau kopš 39. gada rudens. Komandierim Pulkonim Krīpenam bija uzdots paveikt neiespējamo, sakaut tanku garnizonu Ezerē un iegūt trofeju tankus un munīciju. 2. Ventspils kājnieku pulka 1. bataljons jau bija sagatavojies uzbrukumu kaujai, lai ieņemtu padomju aviācijas izmantotos lidlaukus pie Kuldīgas. 2. un 3. bataljons virzījās pret Ēdoli, Pilteni, Ventspili un Dundegu. 1. Liepājas kājnieku pulka 1. bataljons, kurš skata pēc tika turēts Liepājā arī pēc bāzes līguma, jau pievakarē bija ierauts priekšlaicīgā kaujā pret pārspēku un sakauts un izklīdināts. Mūsu otrā lielākā pilsēta tika zaudēta jau kara pirmajā dienā. Tuvu naktī armijas štāba informācijas daļas radio izlūkošanas nodaļas vadītājs pulkveža leitnants Kažmers ziņoja, ka zemūdens Spīdola nogremdējusi kreiseri Kirovu. Komanda kapteinim Kalacim ir acis. Nolaid to čaumot pa burbuli, ka nemets. Un naktī mēs pirmoreiz iznerām no slēptuves, ievērojot vislielāko piesardzību. Mēs tad nezinājām, ka visu to apkārtni modri apsargāja īpaši atlasīta armijas štāba bataljona karavīri, kuri savukārt nezināja, ko viņi sargā. Slepenība tika ievērota vislielākā mērā. Vārna tur nevarēja pārlaisties.